Nu skaties, šī video es tev paskaidrošu, kāpēc mašīnas rūsē, kāpēc vispārībā dzelzs rūsē. Skaties, tas ir sporta mociklets, konkrēti krosinieks, ja? Un redzi, šī pusē bākai nav uzlīmes. Tur nāk, teiksim, šāda te uzlīmes bākas, rupi runājot, ja? Bet šī te uzlīme ir nonākusi nost. Viņa nonāk nost bieži vien ļoti ātri. Paskatāmies otrā pusē. Ievērot, lūk, uzlīme, kura nāk šeit uz radiatoru spārniem, viņa ir vienkārši parasti spīdīgs līmējamais materiāls. Savukārt uzlīme, kura nāk uz bākas, pieliec tuvāk, viņa ir sagraizīta no vienas vietas, smalkām vietiņām ir iegriezumi tajā uzlīmē. Un redzi, tie iegriezumi ir uzpūtušies kā burbuļi. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka bāka, benzīns, kas atrodas bākā, benzīns, kas atrodas plastmasas bākā, elpo caur šīm sienām. Un tie benzīna tvaiki pieiet apakšā tai uzlīmei šeit, ja? Un viņi nolīmējas nost. Viņa neturās, saproti? Iedomājies, caur plastmasu, caur biezu plastmasu, kas vairākus milimetrus bieza plastmasa, benzīna tvaiki iet cauri. Tvaiki iet cauri šai te plastmasai. Kas attiec uz automobīlu, tu iedomājies, tur ir pavisam mikroniem plāna kārtiņa ar krāsu, kurai tu domā, ka neiet cauri gaiss un ūdens, un kā vēl iet, ja šai te plastmasas, bākai iet cauri benzīns, ar ko viņš atšķirās? Ne ar ko. Tāds pats jau vien kā ūdens ir. Līdz ar to, kas attiec uz pretrūsas pārklājumiem, viņi ir tādi pēc iespējas tā kā vasks, vai eļļaini, vai kaut kādi tādi. Un zini ko? Eļļa arī laiž cauri gaisu un ūdeni. Tāpēc šis te vasks, viņš ir pēc iespējas biezākā kārtā un tā tālāk. Līdz ar to visi pretrūsas apstrādes pārklājumi, agri vai vēlu, iztvaiko šī te atšķaidītāja frakcija, vai eļļas frakcija, vai kaut kas tāds, un viņi vai agri vai vēlu vienalga sāk laist cauri gaisu un ūdeni, kas ir nepieciešams, lai notiks šī te dzelzs oksidācija. Tātad oksidācija, tu jūti tur skābeklis, O2 piedalās. Lūk, un tad, kad šis te nožūst, parasti tas notiek pāris, varbūt 3, varbūt 5 gadu laikā, tad atkal palēnām šis te rūsas process var atsākties. Ja patiešām mums ir iespēja hermetizēt pilnībā metālu, tad viņš nevar rūsēt. Bet tev jāsaprot, ka jebkas laiž cauri gaisu un ūdeni. Eļļa, vasks, jebkas. Par krāsu vispār nerunājam. Krāsa ļoti viegli laiž cauri ūdeni. Un grunts un tā tālāk. Sevišķi mūsdienu krāsas vispārībā nav hermetisks. Tas, kas bija otrajam golfam uzklātas poliuretāni slānis, gumijas slānis biežā kārtā, tas gan īsti nelaida cauri ūdeni. Viņš bija kā gumija. Vai gumija nelaiž cauri ūdeni? Laiž. Viss laiž cauri gaisu un ūdeni un tvaikus. Protams, kaut kas lēnāk, kaut kas ātrāk. Līdz ar to rūsu mēs varam tikai aizkavēt. Mēs nevaram pilnībā viņu izslēgt. Tagad tu saproti, kā notiek tas process? Saprati? Bija liederīgs video? Spied like, davai, pišķeli juhu!